Labvakar par jaunāko sportā. Atkal daudz futbola. Pasaules kausa turpinās, vēl notiek otrās kārtas spēles. Arī šobrīd jau viena, un vakarnakt atkal bija vairākas. Spānija beidzot spēja uzvarēt, šoreiz Sauda-Arābija. Spānija bezvārdi neizšķiras pirmajā spēlē pret Cabo Verdi. Komanda iespēlējas, Atlantā uzvara. Savus pirmos vārdus pasaules kausā guva jaunais Lamīns Jamals, kas jau 10. minūtē notika. Jau 24. minūtē bija 3-0 Spānijai 2 vārti Ojar Savāla kontā. Un tā arī palika pēc pirmā puslaika. Spānijai ļoti liels pārsvars bumbas kontrolē un sitienos pa vārtiem. Otrajā puslaika ofensīva turpinājās, taču vairs tikai vienu gūtu vārti, kad bumbu savā cietoksnī ievirzīja pretinieku 4-0. Spānijai 4 punkti 2 spēlēs un komanda jau reāli play-off. Vēl Beļģija, Irāna 0-0. Beļģija otrā puslaika vidū palika mazākumā. Izdevības spēlē bija abām komandām, bet labi nospēlēja vārtsargi. Abām komandām 2 spēlēs ir 2 neizšķirti. Urugvaja Cabo Verde 2-2 un Cabo Verde jau otrais neizšķirts. Šoreiz viņa līdzsvaru panāca jau kompensācijas laikā. Liels svinības Cabo Verdē, kā nekā izlasē jau 2 spēlēs ir 2 neizšķirti ar komandām, kas savulaik ir iegūši pasaules kausu - Urugvaju un Spāniju. Jaunzēlanda, Eģipte 1-3 sākumā vadībā Jaunzēlanda, bet pēc tam 3 vārtus guva eģiptieši, 1 panākums arī Mohamedam Salaham, un tieši viņam uzvaras vārtu tobrīd rezultāts kļuva 2-1. Eģipte ar 4 punktiem grupas līderi. Pirmā uzvara eģiptiešiem pasaules kausa vēsturē. Un vēlāk jau pie viesnīcas Vankuverā Mohameds Salahs pievienojās svinētājiem uz ielas un iesaistījās improvizētās dejās. Un šobrīd Arlingtonā Argentīna spēlē pret Austriju 40. minūte. Pat Lionels Messi ir guvis vārtus 1-0 Argentīnai, taču sākumā viņš nerealizēja 11 metru sodsitienu. Kopā šonakt tātad atkal vēl vairākas spēles otrajā kārtā. Komandas gatavojas līdzjutēji tāpat un liela interese par Norvēģijas faniem, un tik tiešām tas ir aizraujoši. Norvēģija šonakt East Rutherfordā spēlēs pret Senegālu. Fani iesildās šāds kā Ņujorkā, Times Squareā, kur Norvēģi atkal demonstrē seno vikingu airēšanas stilu. Saliedēti, vienodi un līdzjutēji piesaista ar to ļoti daudz cilvēku ievērību. Kaut kas jauns un neparasts. Norvēģijas izlase ar Holandu ierindā ir gana konkurētspējīga. Pirmajā spēlē uzvarēta Irāka. Tāda negaidīta ziņa bijusī Brazīlijas zvaigzne Ronaldinho 46 gadu vecumā atgriežas futbolā. 2 reizes par pasaulē labāko atzītais Ronaldinho noslēdzis līgumu ar Itālijas C-sērijas klubu Ravennu. Pēdējo reizi profesionālajā futbolā Ronaldinho spēlēja pirms 11 gadiem, 35 gadu vecumā Fluminense rindās. Ronaldinho jau uzstājies preses konferencē Billijs Džīns Kings vārdā nosauktajā Nacionālajā tenisa centrā Ņujorkā, kur piedalījās kādā mini futbola spēlē. Latvijas futbola virslīgā šovakar arī bija viena spēle. RFS satrieca Ogres United 6-0 un atkal atguva pirmo vietu turnīra tabulā. Bet Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti sākuši gatavoties pasaules kausa 2 nākamajām atlases cīņām, un izlases tagad trenē Jānis Gailītis, un kandidātu pulkā arī vairāk jaunu spēlētāju, par to Andris Auziņš. Latvijas basketbola valstsvienību pasaules kausa atlases viducī pārņēmis Jānis Gailītis. Titulētajam latviešu trenerim pirms oficiālajām spēlēm būs iespēja pārbaudīt savas iestrādes ar 2 pārbaudes spēlēm. Jāņem vērā, ka spēlētāju gatavība šodien ir pilnīgi dažāda. Protams, tas arī mums liek izturēties ļoti selektīvi pret katru no viņiem. Palielam jau nekas jau diži nav mainījies. Vienkārši Jānis ir tagad galvenais treneris. Tā jau Jānis bija visus šos daudzos gadus, cik bija Luka. Es pat nevaru nosaukt tagad. Tik Jānis jau arī bija izlasē un visiem viņš ir zināms. Un tagad vienkārši ir tā loma viņam mainījusies. Gailītis pirmo reizi uz izlasi izsaucis Gunāru Grīnvaldu. 18 gadus vecais jaunietis jau debitējis pat Madrides Real pieaugušo komandā, bet nākamajā sezonā spēlēs ļoti prestižā ASV universitātes komandā. Tur es skatos vairāk tusē kopā ar Aizparu, ar vēl vienu tādu neseno debitantu. Jā, protams, viņš ir mans čoms, kā to neticēt. Viņš ir viens no maniem labākajiem draugiem. Spēlējam izlasē kopā jau no 16 vecuma. Mēs negribam, lai viņš šeit eksistē, lai lēnām, mierīgi. Jā, viņiem jādod rezultāts, izlasē visiem jādod rezultāts. Un mēs prasām lietas, ko viņi var izdarīt. Latvijas valstsvienībai Jāņu dienā būs iedota brīvdiena, bet pirmā no 2 pārbaudes spēlēm jau piekdien Tallinā pret kaimiņiem Igauniem.
Tenisā visi gatavojas Wimbledonai, kas ir senākais Grand Slam turnīrs, visprestižākais, arī vienīgais zāles laukumos. Un pirmā kārtā mūsu Aļona Ostapenko šobrīd Īstburnā, un tur viņš šodien uzvarēja Francesku Džonsu no Lielbritānijas 6-2, 6-2. Priekļos Latvijas meistarsacīgs riteņbraukšanā šodien bija solo braucieni dažādās klasēs, un elites grupā uzvarēja Kristiāns Belahvoščiks, par to Andris Auziņš. Latvijas čempionāts individuālajā šoseis riteņbraukšanā pirmo reizi notika ārpus biķenieku trases. Elites vīri 34 km garo trasi veica Cēsu pusē, pirmo reizi lietojot publisko autoceļu. Diemžēl smagu kritienu dēļ smadzeņu satricinājumi Latvijas titulcīņā neļauj piedalīties mūsu profesionāļiem Emīlam Liepiņam un Kristam Neilandam, bet Toms Skujiņš gatavojas Tour de France. Mūsu lielmeistaru prombūtnē pārliecinoši līderu grožu savās rokās pārņēma Kristiāns Belahvoščiks. Pērn viņam bronza biķerniekos, bet šodien cēsīs pirmais Latvijas čempionu tituls elitē. Turklāt trasē Kristiāns zīmīgi apsteidz arī savu tēvu Raivi Belahvoščiku. Tiešām nebija biķernieki, kaut kas pilnīgi cits. Krietni savādāk, jo nevar visu laiku vienā tempā braukt, ir visu laiku uz augšu, uz leju, tā kā ir jāspēj noturēt sevi pie tā limita tajos kalniņos, bet arī nedrīkst pa daudz, lai pēc tam galīgi kājas neapstājās. Tā kā tiešām bija interesanti un paties prieks par uzvaru. Pavisam drīz riteņbraukšanas komandas paziņos Tour de France sastāvus. Ja Toms Skujiņš neiekļūs savas komandas sastāvā, viņš apsolīs piedalīties Baltijas čempionāta grupas braucienā 28. jūnijā Paņevežā. Jā, tāda jaunuma šodien sportā, un tad Toms Brits tūdaļ pat par gaidāmo laiku Līgo vakarā un Jāņos. Vislabu! Sveicināti laika ziņās. Šodien laiks Latvijā bija saulains, debesis pārsvarā skaidrs un temperatūra līdz 24, 27 grādiem. Vienīgi vietām piekrastē bija vēsāks, un arī dienas vidū uzņemtajā satelīta attēlā redzams, ka mūsu reģionā mākoņu maz, bet Rīgas līča austrumu daļā nakts otrajā pusē un no rīta bija izveidojusies migla, kas saglabājās arī priekšpusdienā, un rietumu vēja nesta tā dienas vidū sasniedza arī piekrasti. Šie kadri no Ainažu puses, kur uznāca biezā jūras migla, tagad nebija tik augsta, bieži vien pat ledaini, kāda tā ir pavasarī, jo ūdens temperatūra Rīgas līcī ir 16, 19 grādi, bet redzamība miglā brīžiem samazinājās tikai līdz pārdesmit metriem. Par laikapstākļiem turpmāk arī nākamajā diennaktī nokrišņu būs maz. Vietām pašos valsts austrumos var īslaicīgi uzlīt gan naktī, gan dienā. Minimālā temperatūra šonakt jūras piekrastē būs ap plus 15 grādiem, bet pārējā Latvijā lielākoties 12, 14 grādi, Kurzemes vidienē pašos dienvidos vēsāks ap 10, 11 grādiem. Rītdien tātad pārsvarā saulaina, pašos austrumos iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra augstāk pakāpsies Liepājas pusē, Kurzemes dienvidu rietumos līdz 24 grādiem, pārējā Latvijā pārsvarā 19, 23 grādi, pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Rīgā nokrišņi nav gaidām, rītdiena būs saulaina, naktī gaisa sadzesīs līdz 16 grādiem, rīt pēcpusdienā tas sasils līdz 21, 22 grādiem. Un vēl par laikapstākļiem turpmāk. Jaunākās prognozes rāda, ka Jāņu nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, tikai nakts otrajā pusē un uz rītu pat pēc saulēkta nedaudz uzlīt var vietām Kurzemē un Vidzemē. Minimālā temperatūra būs 10, 16 grādu robežās. Jāņu diena gan būs jau krietni mākoņaināka, daudz viet gaidāms neliels lietus un gaisa temperatūra 19, 24 grādi. Savukārt jaunās darba nedēļas sākumā, kas sāksies ceturtdien, laiks kļūs mazliet siltāks, naktī 11, 16, dienā 20, 25 grādi un debesis lielākoties būs saulainas, bet vietām neliels lietus iespējams. Un tālākas prognozes rāda, ka nedēļas nogalē sestdien un svētdien Latviju sasniegs karstums no Rietuma Eiropas, un pagaidām prognozes rāda, ka vismaz uz 2 vai 3 dienām pie mums gaisa temperatūra daudz viet būs ap plus 30 grādiem. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labu vakaru!